Nu, labrīt, labdien, labvakar, kurš nu kurā brīdī klausās. Nu, tāds ritīgs satraukums ir, es neesmu tik ilgi gājis tieši raidēs. Tāpēc arī konkrēti laiku es neuzrakstīju, tie, kas jūs redzējāt ierakstiņu, vēstures ierakstiņu vai storiju. Es neuzrakstīju laiku, jo es nevarēju saprast, kad es varētu saņemties, tieši apsēsties un ar jums parunāt. Jā, tāpēc arī ļoti negaidu, ka kāds apstiprinās, vai mani dzird vai redz, un paskatīšos otrajā ierīcē. Jā, redz vislabi. Tā. Un ceru, ka ar skaņu viss ir kārtībā. Labrīt, labdien, labvakar vēlreiz no manas virtuves. Vienu astiņu redzu, bet tā varbūt man pašas. Nu jā, pēc šīs liriskās pauzes, un jūs jau tie, kas mani zinat, pazīstat, zinat, ka es esmu baigā pļāpa un varu aizpeldēt un aizplūst par tēmām, tāpēc šoreiz es esmu gandrīz sagatavojusies. Es ceru, ka es arī ieskatīšos tajā, ko es esmu pierakstījusi, un nav jau noslēpums, kā mēs šais laikos un šodien to visu darām. Protams, ar ChatGPT. Un, jā, pirms es sāku stāstīt to, ko es gribu šodien jums izstāstīt par to ChatGPT. Vakar tad ļoti daudz dzīvē aizņemti cilvēki, kuriem ir savas lietas, savas darbi, savas darīšanas, viņi mums neizmanto ChatGPT, bet vakar manam vīram nācās kādā ierīcē pieslēgt, un viņš tā īsti pat nezināja, kas, kā un ko. Un pirmais ir Dievs, kā to var nezināt, un otrs ir, ziniet kā, ja pašam ir galvas pleciem, un informāciju var atrast vai nu savā galvā no zināšanām, vai nu izpētīt visādos veidos, tad ChatGPT nemaz nevajag, jo tur var iekrist. Tāpat kā jebkuros sociālos tīklos, arī tur var iekrist. Un es viņu lietoju jau laikam kādu gadu pusotru kā maksas versiju, un ap to laiku jau arī sākās, ka mākslīgais intelekts visu pārņems un bla bla bla, bet aiz tā mākslīgā intelekta taču ir cilvēks. Un arī tās maksas versijas, bezmaksas laikam nezināšu, bet maksas versijas mēs jau kādu informāciju iedodam tajā programmā, jo tā ir vienkārši, kā saka, tupa programma, ne gudra programma, bet vienkārši programma, tik viņš arī zina un akli ticēt, protams, ka nedrīkst, bet es laiku pa laikam viņu apmācu attiecībā uz sevi, un man šī programma ļoti nāca par labu, ļoti, jo pirms gadiem vairākiem, kad es sāku rakstīt, manus tekstus vispār nevarēja izlasīt. Un tad tā es pēkšņi to diagnozi neatceros, kur man viena sieviete teica, vai tev ir disleksija, es pat nezināju, kas tas ir, bet acīm redzot, nu tā man ir, kad doma iet ātrāk par vārdiem, un tad, kad es lasu, man viss ir skaidrs, bet cilvēki nesaprot, ko es esmu uzrakstījusi. Un arī drukas kļūdas es neredzu, un daudz latviešu valodas gramatiku es vienkārši neredzu. Ne jau tā, ka es speciāli nelabotu vai nepārlasītu savus tekstus, es vienkārši to neredzu. Un ļoti daudz cilvēku pa šo laiku, kamēr es publiski dalos ar to, kas man svarīgs, man ir teikuši, ka tev vajag kādu, kas tevi koriģē un tā. Un tad, un es vienmēr saku, labi, ņem manu tekstu un izkoriģē viņu tā, lai viņš ir gramatiski pareizi, bet nemainot manu domu un manu ideju. Lai tā mana doma, mana ideja, mans stāstījums paliek autentisks. Neviens to nevarēja izdarīt. Es neiebildu, ka man kāds nāk palīgā, bet neviens to nevarēja izdarīt. Tad nāca šis te ChatGPT palīgā, un kamēr es viņu apmācīju, kamēr es viņu apmācīju, lai viņš ir tā kā man pa labu un nelabo manus tekstus, kāds laiks pagāja, pat jau ir tā. Un jā, šai sakarā es redzu skatītājus, un šai sakarā, diemžēl, arī
Pirmām kārtām, ja kaut ko vajag, mēs prasām ChatGPT un pēc tam tikai cilvēkiem. Ne visi tā dara, bet tā mēdz būt. Tas bišķiņi ir skumji, bet tomēr tā tas šodien notiek. Bet atceramies, ka aiz šīs sistēmas stāv cilvēks, un ja mums ir šī programmas sistēma ir uzinstalēta, tad mēs viņu apmācam par sevi par labu. Un šai sakarā, šai ievadā par ChatGPT, es, protams, savus tekstus, kurus es rakstu, es dodu viņam labot. Un ja kaut kas ir no mana teksta izņemts ārā, es to atkal viņu palaboju par sevi. Un tādā veidā šī te programma, viņa zina, kādas tēmas man ir tuvas un svarīgas, un ar kādiem jautājumiem es strādāju ar sevi, ar cilvēkiem. Citreiz es tieši izlasot kaut kādu tekstu, viņam ielieku atmiņā, lai viņš atcerās, jo arī tas saskan ar mani. Un tad vakar gatavojoties šai tiešraidei, intervijai pašai ar sevi, šai tiešraidei, es noņemšu nost, lai es neredzu. Gatavoties šai tiešraidei, tad es arī viņam jautāju, lai viņš izvalk tās tēmas ārā, vai tos jautājumus, ar kuriem es varu palīdzēt cilvēkiem. Viņš diezgan precīzi dažus izcēla ārā. Dažus tas ir uz 4 lapām, ja? Labi, uz 3,5 lapām. Un, jā, ceru, ka es pieturēšos un neaizplūdīšu detaļās, bet, zinot mani, jūs zinat, ja, ka tā ir, ka es aizplūstu detaļās. Un par šo laiku, par šo vasaru, kā jums vispār par šo vasaru gājis? Kā jums ir gājis par šo vasaru? Ar kaut ko es esmu savā šai Facebook joslā padalījusies un pastāstījusi, bet patiesībā galīgi nav laiks būt sociālos tīklos, ja man antenas gaisā ir. Galīgi nav laiks būt sociālos tīklos un dalīties, un telefona atmiņa, telefona bilžu atmiņa, video atmiņa ir diezgan jau raiba, un ir lietas, ar kurām gribās, teikt, kā ir palēlīties, padalīties, pastāstīt, iedvesmot, jo, manuprāt, tie cilvēki, kas mēs izējam sociālos tīklos ar sevi, ar savu pieredzi, ar saviem stāstiem, kaut kādā mērā mēs otru cilvēku iedvesmojam, jo es tā daru. Es iedvesmojos no citiem cilvēkiem, vai iedvesmojos, vai paskatos piemērus, vai noskatos kādus produktus, kurus man varbūt arī derētu. Un tā jau ir tāda iedvesma, vai ne? Lūk, tā kā vasara bijusi interesanta un vakar satiku kādu paziņu un viņa teica man arī ir, un es arī ar vairākiem cilvēkiem esmu, tā kā sociālos tīklos esmu redzējusi, kad, ir jau lēnām tā rudens noskaņa un gribas nonulēties, neteiksim, bet tā kā kaut ko pabeigt, kaut ko izdarīt līdz galam, gan ārpasaulē, gan ārējā pasaulē, nezinu, tur dobas novākt, vai kam ir palodzes novākt, tas, kas vasarā ir audzis, un ieziemot, un tāpat arī iekšpasaulē. Ir lietas, kuras tā kā varbūt vasaras skrejienās, tad darbu atpūtu, saules medīšanu vai no lietas izvairīšanās brīžiem ir kaut kādas sirdslietas atliktas. Un tad, manuprāt, tieši tāpat kā mēs ejam uz skolu, esam gājuši uz skolu. Skolā un tālāk jau arī pastiprināti septembrī, oktobrī sākās dažādi pulciņi, vai man ļoti patīk šis te vārdiņš kursiki, vai ne? Viņš ir tiek gan palamāts šis vārds kursiki, gan es dzirdēju Ivetas Apeņas podkāstā šo vārdu viņas izpausmē, un man ļoti iepatikās, un tā arī ir, kursiki, vai ne? Un viņi arī pa lielam, ja ir kaut kas lielāks un apjomīgāks, vai arī mazāks un ne tik apjomīgs, un arī bija tāda ideja, sākas septembrī, oktobrī, vai ne? Un tas sakrīt ar to laiku, kad
ārējās aktivitātes samazinās, nu ne visiem, bet nu lielākoties tiem, kuriem varbūt ir kaut kādi dārzi šķiņījuši vidiņā. Dārzi un mājas un saimniecības, vai arī ar dzīvokli, tad kāds sadod, nu, var sakot, jūs man sapratāt vai ne, kaut kas, tomēr tā ir rudenī fiziskākas beidzas, tāpēc arī sākas arī dažādas sportiskās aktivitātes un sporta zāles, jo 1. janvārs pieteikties uz sporta zāli, man liekas, tas ir, nu, liekas naudas iztērēšana, es arī esmu bijusi tajā pulciņā, pilnīgi absolūti garām. Bet, nu, sporta zālēm arī 10. tiesa laikam ir jādod, un tad, nu, tas ir janvāris. Nu, lūk, varbūt jūs pamanījāt, nepamanījāt, pagājušu nedēļu vienkārši vienā naktī, pirms saules aptumsuma vai saules aptumsuma laikā, nezinu, nu, es varu savilkt kopā, var nesavilkt. Vienkārši ienāca galvā viss, es esmu gatava kursikiem. Man arī atnāca nosaukums, un atnāca tēmas, un atnāca tas optimālais cipars, kā tas varētu būt. Man sakot, viss ļoti saskanēja ar mani. Man bija ļoti viegli uzrakstīt, man bija ļoti viegli pierakstīt to, kā es redzu to struktūru savam kursam, bet jūs nepieteicāties neviens. Un ja kāds arī redzēja, un tā kā domāju, varētu nevarēt, kas jūs atturēja? Ja jums... Tas var būt kaut kas personīgs, kad es vienkārši kā cilvēks jūs neuzrunāju, bet vispār, kas jūs attur šodien, ja pirmais ir, kad uzrunā, man pašai tā ir bijis, ka man uzrunā kaut kāda programma, tātad kaut kāda ciklisks notikums, un man vai nu nesakrīt datumi, vai tā summa ir pārāk priekš manis nepaceļama uz to brīdi, bet man patīk pats saturs. Un ja man patīk saturs un man nesakrīt datumi, tad es arī tam cilvēkam, kas rīko, vienkārši pajautāju, vai būs vēl atkārtojošs cikls. Ir arī vienas dienas retrīti, kur arī man nesakrīt datumi, bet uzrunā pats saturs. Bet ir jau arī cita kategorija, tas slānis vai kategorija, kad nobīstās. Sanāk tā, kad ierauga un tur kaut kas izlasa, tur kaut kas būs jādara un nobīstās. Un te es jūs gribētu jums pateikt, ka man pašai tā ir bijis. Principā jau es vispār runāju tikai no savas pieredzes. Esmu jau to teikusi, ka man ir nenormāli grūti citēt citus cilvēkus. Es kaut kādas frāzes, ar ko es varu teikt, ka es tur un tur noklausījos to vārdu vai to frāzi un paņēmu priekš sevis vai sadzirdēju ārpus manis, un man tas patika, bet tā, ka citēt gudrus filozofus, šitais galīgi no mans. Es varu atkārtot, bet tas iet caur manu prizmu. Kā mēs visi. Mēs īstenībā neko no jauna te nevaram izdomāt, tas viss iet uz atkārtojumu, un kur es varu pievilkt klāt savai profesijai, un profesijai, vai ne? Mums jau nav klasifikatorā tādas profesijas, dvēseles pavadonis, sistēmisko sakārtojumu vadītājs, hidrolāta meistars, mums jau nav tādas profesijas. Bet, es sev tādas profesijas esmu piedēvējis, un daudz man kolēģi, katrs sevi apsaukā, kā nu māk un kā nu grib, vai kā cilvēki par viņiem ir teikuši, kas ir derējis. Un pievelkot klāt dzimtai, praksēm, redzēšanai, ko es esmu redzējusi darbam ar cilvēkiem, ka, viss iet uz atkārtojumu. Viss iet uz atkārtojumu, un ko mēs varam no šī atkārtojuma apzināti paņemt sev kā resursu, un kas mums absolūti vairs nedara. Un tad es varbūt ķeršos klāt pie tiem saviem pierakstiem. Pa šo vasaru man ir nākuši klāt arī diezgan daudz
cilvēki, kas ir piesakojuši, dažus es jūs pazīstu, dažus es jūs nepazīstu, bet apstiprinu, jo es redzu, ka jums ir daudz draugi, tātad vai nu mēs kaut kur jau esam tikušies un esam pazīstami, vai arī vēl tiksimies. Tas skaits Facebookā, viņš ir tāds liels un ne visus pazīst, ne visus zina, bet vienā brīdī man likās tagad iziet cauri un, piedodiet, es atkal aizpaudu projām. Vienā brīdī man likās tā kā iziet visiem cauri, tas ir nenormāli laiks, kur visiem ir iziet cauri, un tā kā atsakot, lai tas, nezinu, lai kaut kur varbūt tas, kas ir svarīgs, paliek tur, kur ir svarīgs. Bet katram cilvēkam, kur es sāku pieskarties, tur bija kaut kādi apstiprināti mani profili, kuri, paldies Dievam, nebija nekādīgi mani ietekmējuši, bet kuri bija viltus profili. Bija viens brīdis kaut kad, kad mēs vēl nezinu gadus, varbūt 20. varbūt vēl pirms tam, kad radās tie viltus profili, bet viņi nebija nekā aktīvi un apstiprinot arī tā kā nevarēja saprast. Dažus es atradu, bet pa lielām katram cilvēkam, kur pieskaroties, kad es sāku iet cauri, ar tevi es biju skolā, ar tevi es biju tanī pilsētā, tur es iepazinos ar tevi tur, un izējot caur tiem visiem, tā kā cik es izgāju kaut kādiem 200 cilvēkiem, es izdzēsu tikai 3 tiešām viltus profilus, jo es nevarēju saprast ne vārdu, ne uzvārdu, skatoties, tur ir 1 vai 2 cilvēki. Un neko, un katram, protams, ne jau visiem, kas katrā, kas man ir piesakojuši, katru es atceros, bet nedzēsu ārā. Un tāpēc manus video un manas tiešraides un manas ziņas sadzirdēs tie, kam ir jāsadzird, un to ļoti pierāda, kad ir šī rezonance, to pierāda šis laiks. Man to pierāda šis laiks, kad ir čujs, ņuks un poņa. Kad tev ir tā sajūta, ka tur un tur ir jāiet, tas un tas ir jādara, un tā ir jārunā. Un tas ir arvien vairāk un arvien spilgtāk, un vēl drusku attiešu atpakaļ no savas tēmas, ko esmu pierakstījusi. Es pat nezinu, vai es viņai vispār pieskaršos, vai ne? Bet gan jau. Un tad, kad vakar pie manis bija klienta, meitene, ļoti forša meitene, bet es viņai biju pirmais, kā viņa teica, pirmais, es neatceros. Vārds sakot, meitene, kurai ir normāla sava dzīve, un kaut kādā brīdī ir sākus domāt, kad ir bišķiņ jāpaplašina redzesloks, vienkārši jāpaskatās mazliet plašāk no savas ierastās dzīves, un jāpastās, kas notiek sirsniņā, kāpēc atbildes uz tādiem un tādiem jautājumiem vienkārši nerodās, un sajūtas nemainās. It kā ar sevi gan grib sarunāt, gan grib izlikties, ka tas nav, un tādā ziņā, kad ne jau apzināti izlikties, ka nav, bet es par to nedomāšu, tas man neatiecas, es tikai sev sakruķīju smadzenes, vai kā mēs vēl sakam, vai ne, es tikai sevi sakāpināju, un es par to nedomāšu, bet, diemžēl tā bēdiņa, vai tā problēma, vai tas jautājums, kas ir radies, viņš jau nekur nepazūd, viņš īstenībā vēl vairāk, un tas tā arī ir, kad, ja mēs rūkstošu mīklu, gribam visu laiku, labi, varbūt ne rūkstošu mīklu, bet, tā kā spiediens, vai ne, ja tas ir spiediena katlā, tas spiediens rodās, tad vienā brīdī vienalga viņš sprakst ārā, un tad ne tikai tas jautājums paliek jau katastrofāls, uz kuru negribēja skatīties, bet jau arī viss kaut kas cits jau ir aplipis, un tad nezinu, no kura gala sākt, ja kaut ko grib sākt. Bet ir tik ļoti daudz cilvēki, kas vispār spēj tā izdarīt visu mūžu. Visu mūžu spēj izlikties, ka ar mani viss ir kārtībā, ka visi citi ir tikai vainīgi, un es nē, un šodien es varētu aizplūst gari un plaši, bet to pašu būtību jūs sapratāt, vai ne? Lūk, un tad, vakar meitene bija pie manis, un mēs baigi forši pastrādājām. Ļoti labi ir gan runāties, gan dažādās metodēs strādāt, gan
kā miedarboties, jebkurā, ja cilvēks atnāk ar atvērtu sirdi. Piedodiet. Ja cilvēks atnāk ar atvērtu sirdi, tad mēs vienkārši tās dzīsliņu pa dzīsliņai uziesim tur, kur tajā brīdī, kur ir jāskatās un jāvirzās. Un tas jautājums, ar kuru cilvēks ir atnācis, jau paliek tikai kā beigu rezumē un tādas saiknes un ķēdītas atrašana, kāpēc man ir tā, kā man ir. Un jā, tā mana pieeja, kā es strādāju, ka tad, ja atnāk ar vienu konkrētu jautājumu, un tas ir lauka fenomens, tas ir fenomenāli, ka lauka, tātad energoinformatīvā lauka informācija ir tik apjomīga, ka tas jautājums, ar kuru jūs strādājat, gan viens, ja jums ir kapacitāte, bet, jūs zinat, ja, kad tur, kur ir lielākās traumas, ka tas vienkārši nebūs redzams, vai ne? Un tāpēc arī vajadzīgs tas otrs cilvēks. Un šeit es atgriežos atpakaļ pie ChatGPT. Ļoti daudz es pati esmu pārbaudījusi, ko tad ChatGPT zina par sistēmu fenomenoloģiju. Protams, tā bāze ir Hellingers, un tās standarta frāzes un bāzes kaut kādus jautājumus vai algoritmus šādā programmā viņam vienkārši viņi ir ievadīti, un viņš tur arī var tikpat gudri man atbildēt. Bet kur paliek sirds? Kur paliek jūtas? Un to var sanākot kopā tikai sajust, ieraudzīt, un viens, kurš ir tā kā malā, es kā sakārtojuma vadītāji, malā vienkārši kā zoom out redzēt, kurā virzienā plūst enerģija un kurā virzienā cilvēks, kurš ir atnācis ar savu jautājumu, kurā virzienā būtu labi skatīties. Un tas nav tā, ka es viņu virzu, bet tas ir tā, kad es piedāvāju. Atkal kaut kur aizplūdu projām, bet var sakot, jā, kad atnākot ar vienu jautājumu, mēs nekad nezinām, kur mūsu dzimta, mūsu sistēma, mūsu dvēsele, mūsu prāts, mūsu ķermenis, viss mēs, kur viss tas aizvedīs. Un, jā, atkal atgriežoties atpakaļ, tā kā es biju šo te kursiku izdomājis, man ļoti patīk šis vārds, viņš tiešām ir prikulīgs. Un biju to tā kā publicējusi, neviens jūs nepieteicāties, un visa kā ir tik daudz, protams, un tiešām uzrakstiet man privāti vai komentāros, ka, ja jūs pamanījāt, kas jūs atturēja, vai jūs vispār neinteresēja šī tēma, vai ja bija kaut kāda uzmanība uz to, tad kāds bija tā pirmā doma? Jūs nekad neko tādu pati neesmu taisījusi, neko neesmu gatavojuši. Šis bija man tāds pirmais impulss, pirmais tāds pašai savs tāda vēlme, kura nekādīgi nenorezonēja pasaulē. Tāpēc es atgriežos pie vecajiem, labajiem sistēmisko sakārtojumu apļiem. Un tā es to nosaucu, sistēmisko sakārtojumu aplis, tā es to nosaucu tikko es sāku vispār iznākt ar šo sistēmiskā sakārtojuma vadīšanas praksi un piedāvāt strādāt ar jūsu jautājumiem sistēmiskajos sakārtojumos. Un tā, lai tas arī paliek, es kaut kā savādāk esmu to Facebook grupā nosaukusi, bet, lai paliek pie vecajiem, labajiem sistēmisko sakārtojumu apļiem. Un, jo aplis ir arī divi, ja mēs sadodamies rokās, fiziski vai mentāli, garīgi, vienalga, arī mēs veidojam apli, vai ne? Un, ja kāds vēl, kurš man klausās, vispār nesaprot, par ko es tu vābuļoju, un jūs līdz šim esat noklausījušies, tad, kas tad ir sistēmisko sakārtojumu metode?
Uh, klasiski, vai ne klasiski, bet vispopulārāk gan meklētājos, gan varbūt dzirdēts ir Hellinger metode. Bet Hellingers ir tas, kas ir pamatlicējs, un ziniet kā, ir ļoti daudz teorijas par to, kas ir Hellingers un kāda ir viņa metode, un viss, un viņš ir tas guru, ja tā varētu teikt, tas, kas ir vispopulārākais un kas ir ielicis šo fenomenu, kas ir ielicis šo fenomenālo zināšanu. Viena versija ir par to, ka viņš pats nav pierakstījis, ka viņu kāds ir pierakstījis, nevis kāds, bet pat ir konkrēti, es neatceros, kas ir viņu aprakstījis, viņa metodi. Cita versija, ka viņš pats ir sev aprakstījis un uzrakstījis grāmatas. Es par šito nezinu, es nestrīdos, bet ko es ar šo visu gribēju teikt, ka es nevaru teikt, ka es strādāju pēc Hellingera metodas, un tagad cilvēki saka, ka es nāku uz Hellingeru, es neesmu Hellingers. Mans vārds ir Melita Januša Rauba, es esmu mācījusies sistēmu fenomenoloģiju saskarsmes centrā. Man ir bijuši ļoti daudz skolotāji. Es nesaku, ka Latvijā visi, bet es arī uzskatu par skolotājiem tos cilvēkus, pie kuriem es aizeju kā uz konsultāciju, kā uz grupām, un es vienkārši uzsūcu to, kā viņi dara, kā viņi redz, kā viņi rīkojās. Es sevišķi, ja es esmu aizvietotājs vai vērotājs, es tā kā redzu, un es uzskatu, ka es esmu atnākusi pie skolotājiem. Un nav svarīgi, vai viņš ir gados vai pieredzē lielāks par mani, vai tikko cilvēks, kurš tikko šo metodu ir apgūs, un es aizēju, tam vispār nav būtības. Hierarhiski, protams, ka tam ir būtība, bet priekš manis, ja es aizēju pie cilvēka, satieku, redzu, ekrānā redzu, un man uzrunā, un es to stāstu, es viņu uzskatu par savu skolotāju. Un tādu man ir bijuši ļoti daudz, bet ir dažas sievietes un arī vīrieši, bet ir dažas skolotājas un sistēmisko sakārtojumu vadīšanas skolotāji vai sistēmu fenomenoloģijas skolotāji. Man ir Marija Sils, un jūs zinat, jā, vai ja nezināt, es jums izstāstīšu, ka pirms tam vairākus gadus es praktizēju tikai ceļojumus uz iepriekšējām dzīvēm, ja biju pavadonis cilvēkiem, kas pēta, skatās savas iepriekšējās dzīves. Un tur mana skolotāja bija Inga Ružicka. Šīs divas sievietes ir tās, kas man emocijas nāk, kas par viņām stāstu, jo tāpēc, ka man bija tā unikālā iespēja, šogad Evertos man bija tā unikālā iespēja būt vienā telpā ar viņām abām, un es reāli sajūtu, ka man ir šie divi spēki, un tas nav par cilvēka būtību, un par cilvēka raksturu, bet par to, ko šie skolotāji man ir iedevuši, lai es savu profesionālo skilu varu uzlabot. Nu, lūk, un ir vēl daudz, bet, vai ne, ir tādi pamatskolotāji, uz kuriem es vēl joprojām varu kaut kādos izmisuma brīžos balstīties un lūgt padomu, un mēs esam arī diezgan labās tādās cilvēciskās attiecībās, varam parunāt par dažādām tēmām, un tas ir ļoti svarīgi, ja katram cilvēkam ir kaut viens vai divi, skolotāji. Un katrs, kurš ienāk mūsu dzīvē, mēs viņu varam arī tā saukt, bet ir tie saucamie lielie. Tas ir tā kā skolās direktori, ja, kuriem vajadzētu būt kompetentiem savā amatā, savā praksē, tāpat es to sāredzu. Un tas ir priekš manis. Tas ir tīri priekš manis, kā es jūtos, un ar lielu cieņu un atbildību izturos pret informāciju, pret zināšanām, pret to, kas man ir iedots. Tāpēc es nevaru pateikt, ka es strādāju Hellingera metodēs, jo manī ir ļoti daudz dažādu cilvēku informācijas, tad man ir iedot ļoti daudz informācija,
Un Hellingers man to nav devis. Es esmu tikai lasījusi grāmatas, mums ir mācīta teorija un vispārējais, tāpēc, jā, tā ir vieglākā teorija, kā pastāstīt, kā es strādāju pēc Hellingera metodu. Jūs zinat, nu, apmēram tā, bet apmēram tā. Nu, lūk, tātad. Tā kā īsā versija, vai kā to īsi pateikt, ir, es strādāju ar lauka informāciju. Pamats sistēmisko sakārtojumu metodē ir dzimta. Un jūs saprotiet, ka dzimta, tas ir viss. Tas ir vienkārši viss. Dzimta, tas patiešām ir viss plus, vai nevis plus, bet vienkārši arī tas mans kanāls ir regresijas kanāls, vai reinkarnācijas kanāls, vai iepriekšējo dzīvju kanāls, vai vienkārši dvēseles kanāls. Un tāpēc tā redzēšana, kad cilvēks atnāk ar savu jautājumu, man ir diezgan plaša. Un, jā, kāpēc es pieminēju vakardienas klientu arī šādā sakarā, kad tad viņa ir tikko sākusi, nu, kā saka, mosties vai vērot, kas notiek sirsniņā un uzdot savu jautājumus, un tos jautājumus arī risināt, meklēt risinājumus, kāpēc. Protams, kad tie ir ļoti dažādi sadzīviski jautājumi, jūtas jautājumi, ķermeņa jautājumi, un tomēr tā ir visa dzīve kopā, visa būtība kopā, un mēs vakar ļoti daudz izdarījām. Ļoti daudz mainījās enerģija, ļoti daudz mainījās informācija, visa kā ļoti plaši, un tikai sesijas beigās, es viņai arī jautāju, sesijas beigās viņa man arī, nu tā kā teica, viņa saka, es nekur neesmu bijusi, nekur daudz, un es sakot, es viņai teicu, lai viņa pataupa sevi, tā kā par sevi parūpējas, par savu fizisko ķermeni parūpējās un par savu labsajūtu, kad, protams, kad jā, tik daudz enerģijas ir pacelts, informācijas ir pacelts, daudz izdarīts ar iekšpasauli, kad ārpasaulē, izejot no kabineta durvīm, var būt mazliet savādāk sajūta, maigi sakot, bet tas ir ļoti individuāli, kā kuram. Tas galvenais, ko es vienmēr visiem saku, un es domāju, ka tas ir pilnīgi skaidrs, ka brīnumi vai izmaiņas jau nenotiek tikai kabinetā, Zoomā, online vai lasot, vai nu tad, respektīvi, tad, kad mēs tikai ar galvu vai ar sirdi strādājam. Izmaiņas jau notiek tad, kad mēs reālā dzīvē ienesam jauno enerģiju, jo kaut kas ir atstāts, un kaut kas ir no jauna, un svarīgākais ir to, kas ir no jauna, un man patīk, kad šis teiciens, vai kā to saka arī, jā, man skolēs, mājasdarbus izpildīt mājasdarbus, tātad ir kaut kādas darbības, kas ir jāizdara, un tas ir... Dažreiz tas ir ļoti viegli un vienkārši ar kādu izrunāties, kādam kaut ko pateikt, ar sevi padarboties, izzīmēt, izrakstīt, izrunāt, izdarīt uz āru to, kas jau fiziskajā ķermenī ir fiziski uzkrājies, un tas ir jāizdara, bet tas viss notiek ārpus kabineta, vai ārpus telpas, vai ārpus Zooma, vai ārpus, vai ne? Jeb iekšpus jūsu dzīvē. Un tad viņi man uzdeva jautājumu, kā tu līdz tam nonāci? Man reti, ka to jautāju, tāpēc, ka vai nu zin, un ilgi neviens nebija jautājis, nu jā, un man arī šī te atbilde, kur man patiesībā, es teikšu nevis nepatīgi, bet man liekas, ka bet, nu, taisnība jau vien ir, un uz tas, ko es atbildēju, caur krīzēm. Caur krīzēm un uzdodot savus jautājumus sev, meklējot atbildes, kāpēc, ko man tas rāda, ko man tas nes, kas man ar to jādara tālāk. Uz šiem lielajiem, smagajiem jautājumiem meklējot atbildes, nonāk arī līdz tam, kad apgūstot jau pašus pamatus, pašas metodes, tehnikas, jo enerģija jau ir,
pieeja dažādiem enerģiju laukiem ir, un man ir, nu tā kā, man vispār pēc būtības ir svarīgi, tā kā līdz kaulam izzināt, līdz dziļumam, varbūt tas ir tikai manos sociālos tīklos, bet es dzirdu par skorpioniem, un tagad ar vienu populāru, bet es pieņemu, ka visa sociālā vide man ir, tas ir pa katru horoskopu zīmi, bet, nu, kad tas vienotais un arvien vairāk, tur puses, protams, nav taisnība, bet, vai, respektīvi, es sevi tajā neatpazīstu, bet viens tajā, ko es sev atpazīstu, un kas man ir bijis vienmēr, ka man vajag dziļi, ka man vajag tik dziļi ierakties, un kamēr es ar galvu, ar sirdi, ar ķermeni, ar visām savām maņām un visiem saviem laukiem, ar iepriekšējām dzīvēm, nākotnēm un dzimtu un vispārējo nesapratīšu to kaut kādu vienu detaļu, nesajutīšu, ka tas ir tā un man neiestāsies sirdsmiers, nu es mierā nelikšos. Un ja man kaut kas interesē, tad es vienkārši, nu tā kā eju līdz galam. Es arī esmu dzirdējusi, jā, ka pēc manis ir diezgan grūti cilvēkiem un vieglāk. Un kāpēc? Tāpēc, ka man ir tas, tā ir ļoti daudziem meistariem, un tā nav mana unikālā un individuālā tikai spēja, bet man vajag pa īstam, līdz galam, līdz dziļumam, līdz saknei, un ja tas otrs cilvēks ir gatavs arī iet, tad, tad pasaule var tapt arī foršāka. Un es tam ticu. Un es tam vienkārši ticu, ka tā tas ir. Un, jā, un tā mana atbilde caur krīzēm atkal man uzjundīja un arī noveda līdz šodienas sarunai, kad viena tā tēma, ko jūs, tā kā viens virziens, kā es varu par sevi stāstīt, tātad no kādās krīzēs, to es arī biju pierakstījusi, varbūt tas arī nav pareizi, bet es nezinu, kas ir pareizi, bet nav pareizi man, nav forši man, ir pareizi man, tas ir man subjektīvi. Kā ir jums? Es nezinu, ja jūs man izstāstat, es priecājos un paldies par to, bet stāstīt par savām krīzēm un savām bēdiņām, tas ir forši, bet svarīgākais jau ir tas, kā es esmu pacēlusies no tā augšā un kur es esmu kompetenta kādos jautājumos. Un es nezinu, cik es jau norunāju ilgi, bet beidzot es gribu izstāstīt un varbūt pat nolasīt, nevis izstāstīt, bet tad es nolasīšu, lai nesapītos meistarībā un ziniet, kā un ar katru, droši vien, ka kaut kur es gribēšu pakomentēt, vai ne? Bet ko tas ChatGPT, un kad es izlasīju, tiešām domāju, es tik strukturēti nemācētu aprakstīt tos jautājumus, kuros es esmu kompetenta, jo viņš, vai ne? Jo, kā jau es minēju, vai ne, kad es tajā tos savus gan rakstus lieku iekšā, gan kaut kādus kopētus rakstus, kas man atsaucās, un to es arī esmu tā kā uzrakstījusi, ka šis man der, šis man patīk, šo atceries. Un tad, un tad arī ir tā, kad tie jautājumi, kuros es kompetentā esmu ar jums dalīties un stāstīt, un man te, kad es lasīju, ko viņš te ir sarakstījis, es īstenībā katrā tēmā varu pastāstīt stāstu, kā es līdz tam nonācu. Bet tā. Tātad, jūs saprotat, ja, kad es strādāju ar sistēmisko sakārtojumu metodi, regresijas metodi, un vēl viss kaut kas, mana kaislība un mīlestība ir hidrolāti, augi un dabas produkti. Es nonācu pie secinājuma, ka man ir ļoti grūti pieņemt visu, kas nav dabīgs uz sevis. Mati ir jākrāso, tāpēc, ka sir mums ir. Sir mums ir. Bet man ir super ideāla friziera, man ir pat labākā friziera pasaulē, tāpēc, un viņi ļoti cenšas atjaunot manus matus,
Viņa cenšas vienkārši iesaka man ļoti visa kā laba, lai es atjaunotu un rūpētos par saviem matiem un tā. Tāpēc tā ir tā tēma, ko es vēl varu, bet pārējais ar to man ir baigs sarežģīti. Un man nebija pirms tam tā sarežģīti, bet tagad ir. Nezinu, kāpēc man šāds iestarpinājums, ko es ar to gribēju teikt. Bet, jā, tātad. Tātad sistēmiskie sakārtojumi ir ļoti, ļoti plašs, viens teikums, ļoti plaša metode. Jo man liekas, ka tātad laukā, mūsu energo laukā ir absolūti viss. Nu, tā kā viss, jūs varat teikt, ka viss, tas ir visums, tas ir kosmos, tas ir viss. Tikai katram cilvēkam ir pieeja saviem stariņiem. Un tas, ko es priekš sevis esmu sapratusi gan jau, ka tas, atkal es neesmu ar to unikāla, bet tas, ko es priekš sevis esmu sapratusi, es šito jau atkārtojos, kam es pati esmu izgājusi cauri, ko es saprotu no savas pieredzes, nevis zinu, nevis man tur ir uzkāriens, nevis man tur ir trauma, bet ko es līdz dziļumam saprotu, ka manā dzīvē šitāda, man tiešām gribas teikt, bēdiņa, ja? Ņemsim kā, bet gribas rūpi teikt. Tāpēc, ka, par katru to domājot, līdz dziļumam, līdz mielē, līdz sevis izārdīšanai pa gabaliņam un atkal salikšanai apakaļ. Es tam visam tā kā esmu gājusi cauri, tur es arī esmu kompetente. Ir daudz tēmas, kuras es nesaprotu, bet kā arī tas rezonances likums ir. Un tam es absolūti piekrītu. Ja jūs atnākat ar kaut kādu tēmu pie manis un es šo tēmu nepārzinu, ar mani kopā jūs tur netiksiet. Bet mēs tiksim ļoti tuvu tam, bet pa citām durvīm. Un iespējams, ka tagad ir sarežģīti. Piemēram, īstenībā man nenāk neviens piemērs, kur es drīkstu stāstīt. Tie ir privāti stāsti. Bet var sakot, tad es jums beigās beidzot es nolasīšu, kādas ir tās tēmas, ar kurām es esmu kompetenta. Gan no savas pieredzes, kā jau es minēju, gan, kad es esmu ļoti līdzās gājusi kādam cilvēkam un redzu, kurā virzienā būtu jāiet ar sirdi, ar dvēseli, ar ķermeni, ar prātu, un respektīvi, tā kā neko nešķirot ārā, es ar prātu izdomāju, viss kārtībā, nē, ir jābūt prātam, ķermenim, dvēselei, sajūtai. Un tie galvenie jautājumi, protams, mūsu galvenie jautājumi, kas tad ir attiecību jautājumi? Mammas tēti, tātad dzimti, jā, kas absolūti arī nav tā kā attiecības, tikai attiecības ar radiniekiem, naudas un darbu realizācijas jautājumi. Protams, manas mīļās tēmas ir emocijas, bailes un iekšējie stāvokļi. Iekšējie stāvokļi, tas, manuprāt, ir viss sarežģītāk, un mēs izvēlamies tik daudz, es apsolīju, ka es nekomentēšu, bet es nevaru bez komentāriem. Tad iekšējie stāvokļi, tas ir viss, es teiktu, varbūt viss sarežģītākais, un mēs visaplamāk dažreiz, nevienmēr, bet dažreiz visaplamāk šos iekšējos stāvokļus, vienkārši tās sajūtas, man ir tāda sajūta, un es nesaprotu, par ko man šī ir sajūta. Mēs viņus visaplamāk tulkojam, un tikai ilgtermiņā varam saprast, par ko tas ir. Vismaz man tā ir bijis. Zaudējumu un nepabeigtas attiecības, ķermeņa veselības tēmas, kas ir arī ļoti, ļoti aktuāls, laikam tāpēc, ka man ir tūlīt 50 gadu, un tāpēc šīs ķermeņa un veselības tēmas man ir tēma. Regresijas jautājumi, tie ir tie mana tēma, un vēl dažu. Es zinu vēl dažus savus kolēģus, sistēmiķus, kas strādā sistēmiski gan dzimtas laukā, gan reinkarnācijas laukā. Jā, kad es viņus savienoju, un tās ir tās galvenās tēmas, un ziniet kā, un tad tie jautājumi.
attiecību jautājumos. Un tagad klausieties, un ja jūs kaut kur sevi, tātad, ja jūs sadzirdat, kad jums arī ir bijis tāds jautājums, es vienkārši lasīšu caur tos jautājumus, un ja jūs sadzirdat, ka jums arī sevi ir tāds jautājums, un jūs nezināt, ko darīt, tad ziniet, ka sistēmisko sakārtojumu laukā uz šo jautājumu var paskatīties, ieraudzīt, kurā virzienā ir risinājums, kaut ko risināt enerģētiski telpā, un, protams, ka tālāk dzīvē iet darīt. Jo ziniet, kā ir ļoti svarīgi darīt. Ātrāk vai vēlāk būs jādara vienalga. Vai šajā dzīvē, vai nākamajā dzīvē, dzīves no dzīvēm, tieši tajā tēmā es turlīt varu iekrist un sākties man emocijas, bet tātad klausamies jautājums par attiecību jautājumiem. Kāpēc manas attiecības vienmēr beidzas līdzīgi? Es apsolīju, ka es nekomentēšu, bet es komentēšu. Tātad mainās partneri, bet scenārijs viens. Kāpēc es izvēlos emocionāli nepieejamus partnerus? Vienkārši visi vīrieši ir nejūtīgi, visas sievietes ir kaut kādas PPP. Ja? Ja jums ir šāds jautājums radies, welcome to pie manīm. Kāpēc attiecībās visu laiku jūtos pamests, nenovērtēts vai izmantot? Vai nu tā tas ir, vai vienkārši ir tāda sajūta, ja jūs sevi tajā atrodat? Un tad ir šis jautājums, kāpēc nevaru aiziet no attiecībām, kurās man nav labi? Šis ir tik plašs jautājums. Šis ir vienkārši, gadiem pētīts jautājums, un šis labi var mainīties uz tik ļoti, šitā ir vienkārši tēma, šitā ir vienkārši bomba. Kāpēc es nevaru aiziet no attiecībām, kurās man nav labi? Šis ir vienkārši jautājums. Un tas nav tikai partneru attiecībās, tas ir visās attiecībās. Man besī tas kaimiņš, bet es nevaru viņam ko tur atteikt, kas tur, ko tur, es tur, vārdu sakot, vienkārši šis ir jautājums. Bet, ja jums šāds jautājums rodas, lūdzu pie manis. Kāpēc nevaru līdz galam atlaist bijušo partneri? Un šī līdz galam bijušā partnera atlaišana izpaužās ļoti dažādos veidos. Mēs bijušajiem partneriem, vīriem, sievām, precētiem, neprecētiem, mīļākajiem, mēs viņiem sekojam līdzi, mēs tur skatāmies viņu dzīves, interesējamies par viņiem, un visu laiku turam tādu enerģētisko saiti. Šis ir tik liels enerģijas patēriņš, jūs pat iedomāties nevarat. Ja mēs katrs spētu, es šitam esmu izgājusi cauri, un es vienkārši zinu, ka esmu izgājusi cauri ne visiem, bet es esmu izgājusi cauri cilvēkiem, par kuriem man vēl ir bijis kaut kāds aizvainojums. Tātad, ja es nevaru viņu atlaist, man ir aizvainojums. Viņš izpaužās visādos procesos, bet tas ir reāli dusmiņa aizvainojums. Kā viņš varēja mani pamest un aiziet citur? Vai kāpēc man draudzene tagad ar mani nedraudzējas un draudzējas ar citiem? Šī ir tēma, atkal plaša tēma, bet ja jums ir vienkārši jautājums, kāpēc es nevaru līdz galam atlaist bijušo partneri, visādus partnerus, arī darba partnerus, un kā. Galvenais ir, viens jau ir atbildēt uz jautājumu, kāpēc, bet otrs ir šeit, vienkārši, ja tas viens jautājums ir kāpēc, un otrs, ja jums ir visiem šiem kāpēc veidojies, un kā man rīkoties, ko man darīt, lai tas notiktu, lai notiktu šī darbība man par labu. Tad esiet laipni aicināti. Ak, Dievs, šis ir vispār jautājums. Kāpēc man ir sarežģītas attiecības ar mammu, tēti vai bērniem? Šis ir vienkārši klasika, ja jums ir sarežģīts, tas ir, un redziet, mēs jau esam ļoti pacietīgi. Mēs esam ļoti pacietīgi, un mēs pat nezinām, ka tas sarežģītais jautājums ir tiešām sarežģīts, kas ir jārisina, jo mums liek, ka tas viss pārstīsies. Nekur tas nepārstīsies.
Kāpēc es attiecībās uzņemos glābēja lomu, kāpēc es attiecībās, klasiski, protams, mēs vairāk aizdomājamies, kāpēc es uzņemos glābēja lomu, bet tad ir šis Hartman trīsstūris, glābējs, upurs un agresors, un mēs spēlējam visas trīs lomas, bet sevi visvairāk mēs atpazīstam šajā glābēja lomā. Un šīs lomas, viņas mums pa lielam ir visu laiku klātesošas, bet, kad viņas mums sāk traucēt, vienkārši traucēt, ka tu saproti, ka tu visu laiku kādam skrien pakaļ un viņu glābi. Glābi ar vārdiem, glābi ar darbiem, glābi ar savu enerģiju, ar savu uzmanību, ar savām domām. Tu vienkārši viņu visu laiku glābi. Tas ir, es esmu vienās šādās glābēja attiecībās. Reāli esmu. Bet viņas kādā ziņā glābēja. Un es šo esmu domājis, tāpēc arī šis jautājums ir. Un es sev pateicu, šādas ir manas attiecības ar šo cilvēku. Vienkārši ir tā, tās ir mūsu attiecības. Un šī glābēju upuru agresoru loma no visā attiecību spektra, ja attiecību spektrs ir 100%, tad 10% ir šī te mana glābēju loma, bet viņa ir ļoti, tā kā priekš manis, ļoti enerģiski paņemoša. Un tad, kad es pats sev noķeru aiz astes, ka es atkal esmu 100% iekšā, tad hop izrauju ārā. Un tad, kad ieraugu to ķēdīt, ka ja es no 100% 10% savus uzmanības atdodu, kad man gribas izglābt to cilvēku, vienkārši izglābt, vienkārši izvilkt. Un man ir rodas ilūzija, ka tas ir iespējams. Jo tad, kad šai sarunā, kad upurītis, tad otrs cilvēks ir upuris tajā brīdī, ja es esmu glābējs, galvenais, ka mēs abi nepārējām agresoros. Ja mēs abi pārējām agresoros, tad principā attiecības ir beigušās. Bet tātad runa ir par meiteņu draudzību, un tad, ja mēs tad mūsu, mani 100% uzmanības, draudzības, dzīves, kopējās attiecības ar draudzeni ir tādas, un 10% es sev jūtu, kā man gribas izglābt. Man vienkārši vajag viņu izglābt. Un es zinu, ka es nevaru izglābt. Kā, otru cilvēku nevar izglābt. Tā kā nevar. Un jo ir ciešākas attiecības, jo ir ciešāka draudzība, jo mazāk vispār var kādu kaut kur izglābt. Tāpēc ir meitenes, tāpēc ir jāparauda, tāpēc ir jāiet kopā, ir jātusējās. Un ja sevi pieķer pie glābējas lomas, un kas ir glābēja loma? Klausies, es zinu, kas tev ir jādara, es tev palīdzēšu, davai daram, davai ejam, un nošķirt no tā, kur meitenes tikai klačojos, un kur mēs tagad ejam un viens otru glābjam. Bet tad, ja šo mehānismu saprot, ka mēs draudzībās, attiecībās ar otru cilvēku mēs iekrītam tajā un noķeram, ka mums ir tā, bet tas veido kopējo draudzības spektru, tad ir divas svarīgas lietas. Viens, nevainot otru par to, ka viņš tagad tevi neklausa, jo tu taču viņu gribēji izglābt, bet viņš vispār tā vēl, manuprāt, mūsuprāt, tur slīkst, un tā ir viņa darīšana, viņš tur var darīt, ko viņš grib. Un otrs, nepārmest sev, ka man neizdevās. Un ir vēl daudz daži punkti, bet tad, kad šito, kā es teicu, man vajag pa plauktiņiem salikt, man vajag pa punktiem salikt, man vajag ziņumā aiziet, un tad, kad es šito ieraugu, kad es kaut kur iekrītu privātās attiecībās, tad draudzīgās attiecībās, privātās attiecībās ar tuviem cilvēkiem iekrītu tajā glābējas lomā, tad ir saprast, kur ir tā robeža, cik pat tiešām ir jāpatur rociņu un jāpastāv un jāparunā, kas arī ir tāda savu, ja to var tā kā raksturot kā glābējas lomu, un neprasīt, ka tas otrs paņems to roku pretīm, jo tie mehānismi mums nekad neskrīt. Lūk, un šitā ir rītīgi plaša tēma, un partnerattiecībās tā vispār ir apjomīga tēma, kur mēs ieņemam šos te agresoru upuru glābēju lomas, tās mēs spēlējam katru dienu un visu laiku ejam uz riņķi, bet tā ir plaša tēma. Bet ja jūs šos vārdus
upurs glābējs vai agresors jums kaut kā rezonē, jūs sajūtat, saprotat, ka tas jūsos ir, tad laipni aicināti. Nu, lūk, un kāpēc man ir grūti uzticēties un ļaut sev būt tuvībā? Jā, šī te partnerattiecību, seksuālā vai intīmā dzīve, tas ir atkal tik ļoti plaši, bet tas ir tik ļoti svarīgi uz to paskatīties, kad es jums pat nevaru izstāstīt, cik tas ir svarīgi. Ja jums ir mīlošs partneris, foršs partneris, un jūs saprotat, ka jūsu intīmā dzīve kaut kur klibo, tad jums ir vienkārši obligāti ir jānāk uz sistēmisko sakārtojumu praksēm, jo tur tiešām ir jāsaprot, uz ko jūs savās attiecībās skatāties. Vai tiešām uz savu partneri kā partneri, vai tur ir ļoti daudz projekcijas. Un ja ir priekšā ļoti daudz projekcijas, tad, klasika, vai ne? Izvēlos tādu vīru kā mans tētis, un sistēma nepieļauj, ka meitas guļ ar tēviem. Un tad šīs projekcijas ir vienkārši kārtu pa kārtai, maskas kārtu pa kārtai jāņem nost, un lai mēs savās partnerattiecībās nonāktu kā vīrietis un sieviete. Un tas ir milzīgs, apjomīgs darbs, bet tāpat laikā tas ir milzīgs, apjomīgs darbs ne jau ar rokām, bet tas ir šeit sirsniņā saprast sajust, kuras esmu ar savu partneri, kā es esmu. Partnerattiecības tā ir ļoti, ziniet, kā tā ir ļoti forša tēma. Es pišķiņu vēl pakavēšos pie partnerattiecībām. Kas man te vēl ir pierakstīts? Kur ir dažreiz mēs partnerīgi neapzināti meklējam kādu no vecākiem vai atkārtojam savas dzimtas, sieviešu un vīriešu attiecību modeļus. Un pēdējā laikā ziniet, kā ir latvietis, ir tāda lieta, un mēs esam visu kaut ko saklausījusies, noskaudījis un tā, bet es jūtos nopelnījusi tā teikt, es esmu ļoti, ļoti apmierināta un priecīga, un mēs abi divi ar vīru esam priecīgi par to, kādas šobrīd ir mūsu attiecības. Pat tiešām tas darbs, ko mēs esam ieguldījuši, lai mūsu attiecības šodien būtu tur, kur viņas ir, ka tas teiciens, kad mēs skatāmies vienā virzienā, vai viens uz otru ar tīrām, skaidrām, patiesām acīm, un acis ir dvēseles spogulis, vai ne? Tad mēs skatāmies ar tīru, skaidru redzējumu, kad mans vīrs ir tāds, kāds viņš ir, un es viņu šodien, uz šo brīdi, man liekas, ka es viņu pazīstu tā kā līdz ātomam, bet tas nekad nav iespējams, ja? Bet un viņš tieši tāpatās man katru elpu, man katru kustību, viņš var, tā kā, es varu klusēt, un viņš var manos tekstos runāt, un man ir tieši tāpatās, kas tas pateicien? Tā kā, kur es visvairāk to mūsu sadarbību un sajūtu redzu, tad, kad mēs strādājam, tad, kad mēs kopā strādājam, šogad mēs diezgan daudz sētā strādājam, un gan kopā, gan atsevišķi, un ja var sastrādāties, ja var kāda tā kā izklaides pasākumos aizbraukt ļoti labā garastāvoklī un atbraukt tikpat labā garastāvoklī, un abi kopā, kur pa vidam nav nekādi kasjaki, tad tas ir tāda mana mēraukla. Un, kā saka, vai ne, bērni nāk un iet, vistiešākajā veidā, Dievs aizgāja. Bērni nāk un iet, viņi izaug, viņi aiziet debesīs, un tas partners paliek.
Un tas partneris paliek, un mēs ar to partneri kopā novecojam. Visideālākajā gadījumā mēs ar partneri kopā novecojam. Un tas ir tas cilvēks, kas ienāca, manā gadījumā ienāca un mums ienesa kopīgu vienu bērnu, man jau bija, bet tātad izveidojam kopā ģimeni un bijām tajā līgzdiņā, mūsu gadījumā 5, un tad tie putnēni izlidoja, bet mēs palikām 2. Un tas, ko, ikdienā telpā 2, tā pa lielam mēs esam viena liela jaudīga ģimene. Arī 3 ir liela jaudīga ģimene, ja jūs esat 3, un arī 2 ir ģimene. Un domājot, mums ir 22 gadi kopdzīves, un domājot, ka ja man no šodienas būtu jāstrādā ar partnerattiecības jautājumiem, tā būtu viskaistākā, visforšākā, vislabākā tēma pasaulē. Tāpēc, ka es atceros, kā no patērētājiem, mēs abi no izdevīgiem patērētājiem, kur es nezinu, es, protams, nevaru runāt vīra vārdā, bet es varu runāt savā vārdā. Es ar to no sākuma esmu lielījusies, kad man par to nav kauns atzīties, un es zinu tos algoritmus, kā tas notika un kāpēc tas notika un kur dvēseli mani veida, bet tas pirmais ar to savu uzbūvu, ar kādu es vispār ienācu attiecībās, ar izdevīgumu, jo es meklēju saviem bērniem tēvu. Klasika, vai ne? Nevis šodienas klasika tā nav. Šodien partneri izvēlās nevis no izdevīguma, nevis no drošības sajūtas par materiālo labklājību, bet no mīlestības izvēlās partneris. Es to redzu uz jaunajiem pašā pamatā. Tad jau dzīves laikā viss kaut kas notiek un mainās, bet pašā pamatā lielākoties izvēlās mīlestības vārdā. Arī mūsu laikos, protams, mēs izvēlamies mīlestības vārdā partnerus, bet atgriežoties atpakaļ, tad vairāk es tiešām no es meklēju drošību, finansiālu atbalstu, drošību, mīlestība nāca pēc tam. Protams, ka mums bija skaisti iemīlēšanās, skaisti randiņi, bet tā īstā patiesā mīlestība, ka tu otru cilvēku vienkārši, ka viņš tev ir, ka tā kā saplūst, tā kā ir tāda sajūta, ka saplūst, bet tomēr ir 2 identiskas substances, 2 identiski cilvēki, 2 identiskas būtnes cilvēki. Un attiecību jautājums ir tas, kuru ir man liekas, visforšāk tiešām risināt, jo ir 2 scenāriji. Vai nu jūsu attiecības mainās, vai nu nomainās. Un tad, ja mainās un pieredzēt atkal un atkal satikšanos, atkal un atkal dažādas šķautnes, dažādas virzības, manuprāt, tas ir ritīgi forši par tām attiecībām. To, laikam, es varētu runāt, bet ejam tālāk, jo man ir dzimtas un ģimenes jautājumi šeit ir pierakstījušies. Un šitais ir, tad, kad uzdod šo jautājumu, viss ir baigi forši, kāpēc jūtu atbildību par visiem? Otrādi, ja jums tāds jautājums, kāpēc jūtu atbildību par visiem, tad tas jau ir nākamais jautājums. Pirmais jautājums ir, man viss ir jākontrolē, visam jābūt zem manas kontrolas ir, un jo jaunāks dzimts loceklis, jo lielāks kontrolētājs. Šitas ir rītīgi jākustina, ir jānāk un jāskatās, kāpēc jūsos ir tāds algoritms. Un šitas ir mums tātad, kāpēc jūtos vainīgi, ja man klājas labāk nekā maniem vecākiem? Šitas ir vēl, tur var pielikt klāt nabadzības kotus, tur vēl var pielikt klāt padomju laikus un visu tā. Bet ja jūs sajūtat sevi vainas sajūtu par to, ka jūs dzīvojat labāk nekā
jūsu vecāki, tad ir taisnā ceļā uz sistēmisko sakārtojumu metodas praksēm. Un šīs te atkārtojušās situācijas, kāpēc ģimenēs atkārtojas šķiršanās, zaudējumi, atkarības vai vientulības, un var sakot, viss, kas atkārtojas no paudzes paudzē, jūs esat unikāls ar to, ka jūs to varat pie sevis pabeigt un neturpināt tālāk. Vienkārši. Tieši šīs te kaut kādi scenāriji, dzīves scenāriji, kas nav lielie un svarīgie, bet šie dzīves scenāriji, ja tev rodas tas jautājums, kāpēc mammai, vecmammai, vecvecmammai un vienalga pa kuru līniju, vai mammas māsicai, māsicas brālēnam, brālēna onkulim un šitādā te stilā, un jūs sajūtat kaut kādu saikni, kur kaut kas atkārtojas, es jūs ar to arī apsveicu, jūs esat pirmais, kurš ir uzdevis to jautājumu, es šo to savā dzīvē negribu, visas gribu šo slēgt. Tas ir viss iespējams. Kāpēc nejūtu, ka man ģimenē ir sava vieta un vispār savas vietas atrašana? Savas vietas atrašana tā ir vienkārši, tā kā tēma, jo sajūta, ka tu neesi savā vietā, ir absolūti tā kā gaisā pasists cilvēks, fiziski gaisā, ja? Man arī kādreiz teica, ka uz mani skatoties izskatās, ka es tā kā pa mākoņiem staigāju, jo es enerģētisku nebiju savā vietā, un pat jau ir tikai tā, ka es esmu, un te ir ļoti daudz prakses, sazemēšanās prakses, savas vietas ieņemšanas prakses, savas vietas, savas dzīves vietas, nevis mājvietas, arī mājvietas, bet kuras savā dzīvē esmu, kur ir mana vieta manā dzīvē, ar visiem ķermeņiem, ar visu manu būtību, ar visām manām kājām, rokām, dvēseli, sirdi, visām manām iepriekšējām dzīvēm, nākamajām dzīvēm, paralēlēm, kur ir mana vieta. Un tad, kad ieņem savu vietu visos plānos, vispār tad var sākt kaut kā reāli ar realitāti savienoties. Un priekš manis tas bija unikāls atklājums, kad es meklēju, es tiešām meklēju. Izskatās, ka es esmu savā ģimenē, savā vietā, savā mājā, savā guļamistabā, savā mašīnā, tā kā es esmu fiziski savā vietā, bet ar sajūtu, reāli, tā kā neesmu savā vietā. Un kamēr mēs sistēmiski nonācām, tad caur sistēmiski sakārtojumu lauku mēs nonācām līdz tam, kad es nostājos ar visām 4 savā vietā. Tikai tad vispār kaut kāds, un kaut kāda fokus vispār radās dziļāks. Tā, virspusēji visu laiku jau ir bijis. Tā kā pēdējie, cik es esmu, jau būs pēdējie 8-9 gadi man ir tādi labi. Ar vietas sajušanu, ar vietu ieņemšanu savā dzīvē. Jā, kāpēc vai es nesu kaut ko, kas patiesībā pieder citam cilvēkam? Ja jums ir šāds jautājums, kad man pat uz tiem pleciem ir grūti nest un cik var pa tiem citiem, es jūs apsveicu, jums patiešām tā arī ir. Un es jūs apsveicu, ja jūs savu šādu jautājumu esat uzdevuši, tad laiks ir to nastu noņemt nost. Un, protams, ja jums nav jau visa mugura saliekusies, jau viss jau ir, jau ķermenis fiziskais jau vairs nevar turēt. Vai dzimtā ir kāds aizmirsts vai izslēgts cilvēks, kura liktenis joprojām ietekmē sistēmu? Interesanti, ka šis ir jautājums ir tādā veidā uzdots, bet es varu atbildēt pilnīgi absolūti, un kad gan drīz katram es neesmu redzējis nevienu, tāpēc es nevaru atbalvot, ka 100% visiem, bet mēs esam lojāli mūsu dzimtai dažādās tēmās, dažādās vietās. Ar visneiedomākajiem scenārijiem. Un tas izpaužās kā, ja mūsu dzimtā ir kāds cilvēks, kuram netika iedota vieta, un tas par vietu runājot, tad mēs esam lojāli, protams, neapzināti, lojāli un esam kāda cita vietā.
un kāda likteni mēs piedzīvojam. Un tas ir tas pats, ko mēs apzināti sakam, izpildu tēva lielo sapni, izpildu mammas lielo sapni, to mēs darām apzināti, bet neapzināti mums ir tāds scenāriji tūkstošiem un labi, pārspīlēšu ar skaitļiem, bet, var sakot, mēs esam scenārijos daudz un daudz. Un no tiem scenārijiem mēs baigi nekur nevaram izbēgt, bet, ja kaut kāda scenārija mums ir par grūtu, jo, piemēram, daudz scenāriju, kur mēs ieraugam, tad daudz lojalitātes mūsu senčiem, kur mēs ieraugam, ka mēs dzīvojam citu cilvēku likteņus, respektīvi viņam neizdevās, kādam manam sensītim, sensenītē neizdevās izdzīvot tādu likteni, kā viņi gribēja, un es kā lojāla maz meita, maz meita, šo te turpinu darīt. Ja tas man dzīvē ir par labu, tad viss ir kārtībā, es ar pateicību un mīlestību pagriežos pret senčiem, paklanos, pasaku paldies un eju tālāk savā dzīvē jau ar resursu. Ja tas man ir par grūtu, tad caur sistēmiskām frāzēm, teikumiem, darbībām, kustībām, fiziski un sirsniņā, ir iespējams pateikt paldies, bet šis man ir par grūtu. Tas ir ļoti vispārināti augšā pateikts, bet tātad, ja kaut kādas lojalitātes mums ir par grūtu, ir svarīgi tam iedot vietu tur, lai mēs šajā dzīvē varam darīt savas lietas. Tas ir gan pa dzimtas līniju, tas ir gan pa dvēseles kanālu. Šitas ir tā kā ritīgi. Jā, klasika. Kāpēc nejūt savu, kāpēc nevar pieņemt savu tēti mammu, vai grūti pieņemt savu tēti mammu, vai nepieņem viņa kaut kādas īpašības, šitā ir tēma un mūžu tēma. Un jā, dzimtā ir kāds aizmirsts izslēgts cilvēks, kurus liktenis joprojām ietekmē sistēmu. Un šis ir par tiem cilvēkiem, kuri visbiežāk izpaužās šie te liktenīgie, izstumtie, aizmirstie cilvēki pie simptomiem. Kāpēc? Tāpēc, ka ķermenis ir tā pēdējā instance, tā pati pēdējā instance, šis te jūtīgais ķermenis ir pēdējā instance, kā caur dvēsele dzimta var caur mums pieklauvēties. Un ja mums rodas kaut kādas neapzinātas bailes, sāpes un viss kaut kas, ir miljons dažādi veidi, kā uz to skatīties, psihosomātika un kas tik vēl ne. Bet arī viens virziens ir šie te izslēgtie cilvēki no dzimtas, izslēgtie cilvēki, par kuriem nerunāja, par kuriem varbūt pat vispirms pat nezināja, bet kuriem ir vienkārši nepieciešams, ir absolūti nepieciešams, lai viņus iekļautu dzimtā. Tā ir atkal milzīgi liela tēma, bet mūsu dzimtā ir tikpat daudz vai pat vairāk, un atkal es taču neko nezinu par skaitļiem un cipariem, bet cik ir mums redzamo, zināmo sensīšu un dzimtas locekļi, tikpat daudz ir mums nezināmo un neredzamo un nesaprotamo, kas grib Rafītī! Es pat nemanīju, ka suns ienāca iekšā. Tu arī sajūti kādu dzimtas locekli, kurš nāk? Tā, varbūt tas ir signāls, ka pietiek runāt, bet es turpināšu. Naudas, darba un realizācijas jautājumi. Šī ir tā tēma, kur tiešā veidā man ir maz pieredzes par darba un naudas jautājumiem. Un maz pieredzes tādā ziņā, kad teiksim, es neesmu stāvējusi klāt ne pie vieniem, nezinu, tur, man pat grūti pateikt ir, bet nauda ir tikai enerģija. Un darbs ir tikai darbība, kas šo enerģiju vairo, kustina.
tā ļoti vispārināt sakot. Tāpēc ir absolūti vienalga, vai jums vajag pirmo piecīti, vai jums vajag pirmo miljonu. Tā ir tikai enerģija, mazāk, viņi izskatās mazākā ekvivalentā vai lielākā, vai varbūt vispār cipars ekrāniņā, vai čupiņa tāda, vai viens papīrītis. Un pamatā tam visam ir absolūti citas enerģijas. Un ar tiem, un tie vienkāršie jautājumi, kāpēc nauda pie manis nenāk vai nepaliek. Un šis te naudas tēmas, protams, ir tēmas, ar kurām ļoti daudz cilvēku strādā. Un šis te jautājums, kāpēc pie manis nenāk nauda, kāpēc man nauda iet caur pirkstiem, šis ir tik ļoti labs jautājums. Es ieteiktu katram jums ikvienam atnākt līdz manim ar šādu jautājumu, paskatīties, kas ir aiz naudas. Ko jūs esat uzprojicējuši, ko mēs katrs esam uz naudu uzprojicējuši, uz kādas cerības ir uzliktas uz naudu, kas stāv aiz naudas. Es ar šo jautājumu esmu strādājusi daudz un pie daudz cilvēkiem. Un mans finansiālais un labklājības stāvoklis ir uzlabojies ar katru reizi, kopš es pieskaros šim jautājumam, vai man ir tāda iespēja pieskarties šim jautājumam, kas ietver, protams, ļoti daudz, ļoti daudz šobrīd arī ieņem tādā tiešā veidā, es šobrīd arī tērēju savu enerģiju, stāstu to, kas man ir svarīgs, kas man ir derīgs, lai tālāk tas izveidojās. Un tad šis ir mans darbs, šādi es strādāju šobrīd runājot, kā runājošā ne galva, bet arī pusēs, un stāstot un aicinot jūs pie sevis, kas, protams, ir enerģijas apmaiņa caur naudas ekvivalentu. Tā vienkārši notiek, bet šo tēmu strādājot, man brīžiem ir tā, ak, Dievs, nopietni, cik tajā galviņā var, tā kā es par sevi brīnos, cik tajā galviņā var šitā salikties, ka var šitā izdomāt. Ko tik uz tās naudas mēs nesakrāmējam? Pēdējais, ar ko es strādāju attiecībā ar naudu, bija, kur... Tā, cik es varu stāstīt vispār par to visu, jo tas ir, tātad bija iekļaut, tad es uz naudas biju uzprojicējusi kāda sava dzimtes locekļa teiktos tekstus. Es biju paņēmusi no kāda savas dzimtes locekļa, ka tas, ko viņš bija teicis par naudu, kas bija ar mīnuszīmi, kaut gan viņam ar finansēm viss ir kārtībā, bet es biju kā paņēmus kā panacēju, tādu vienu sfēru, un tie tikai stāsti, un es šo stāstu biju paņēmus kā savu, kas man traucēja naudas enerģijai plūst. Un tas, kā es biju, un katru reizi, kā es iedomājos, tad man ir kaut kāda tēma, kā es iedomājos, kā naudai būtu jāplūst pie manis. No sākuma jau tas sākās ar smagu darbu, ja? Tā kā, un vēl visādīgi, bet kā enerģija, naudas enerģija pie manis ieplūst šeit caur šo ekvivalentu, kas ir papīrīts cipariņš, ir pilnīgi pa citiem ceļiem. Un ir tik traki, šauri domāt, es nopirku loterijas biļetu un vinnēšu miljonu. Un citas iespējas sev neiedot, kā tikt pie tā miljona, ir ļoti, ļoti, tā nedariet, lūdzu. Labāk, ja jums patīk tās loterijas biļetes, un jūs tās loterijas biļetes pērkat un gaidat to miljonu, tad ar sevi sarunājiet, ka tā ir vēl viena iespēja. Vēl viens maziņš celiņš, kā jūs iedodat sev iespēju pie tā miljona tikt. Nevis kā vienīgo iespējamo. Kāpēc man ir grūti prasīt samaksu par savu darbu? Jā, šis ir novērtēšanas, šis ir personības jautājums, sevis vērtēšanas un novērtēšanas un pašizaugsmes un sevis mīlēšanas jautājums, kas ietver arī paprasīt samaksu par savu darbu. Kāpēc baidos kļūt redzama un veiksmīga? Tas ir jebkurā darbā, mēs uz jebkuru darbu ejam, un jo mēs esam
vairāk redzamā amatā, jo vairāk ir jāstrādā ar šo redzamību, ar veiksmes faktoru, ar iespējamām neveiksmēm, ar iespējamām kļūdām. Viņas vienkārši ir, tā ir izaugsme, un tas ceļš ir garš un plašs. Tā, nu jā, un tad tie naudas jautājumi, es to pašu pamatu izstāstīju, ka mēs tā kā, nu, ko mēs tik uz tās enerģijas. Nav, es protams, vajadzētu papētīt, kad, kurā gadsimtā, kad radās šī te, nu, kas tur zelta dalderi, kas tur nu, tā kā papētīt šo, kā mainījās šis te kaut kas, ko mēs turam rokā. Šobrīd tie ir mūsu valstī eiro. Eiropā tātad tie ir eiro, un citās valstīs tas ir zem cita nosaukuma, bet kad radās šis te došanas ņemšanas caur šiem, es tev samaksāšu austiņās, es tev iedošu, vai kā mēs bērnībā ar lapām, vai ne? 4 lapas, 3 lapas, bet tā enerģija jau mums bija tā pati. Un ko tik mēs uz tā nesakrāmējam virsū, un ļoti daudz visa kā. Bet tad, kad mēs jūtam, ka mums šī naudas plūsma kā tāda, vai darba plūsma, kas reāli tad mūsu darbs ieņem kaut kādu vērtību un mums par to samaksā, ja šis mums sāk bremzēties un apstāties, laipni lūgt. Tā. Un man ir tā sajūta, ka šeit mēs beidzam, es varētu paturpināt, ja jums interesē, es varētu paturpināt kaut kādā citā brīdī. Un tās nākamās tēmas, emocijas, bailes un iekšējie stāvokļi, zaudējumi, nepabeigts attiecības, ķermeņa veselības tēmas, un vēl tās tēmas, ar ko tik vien nestrādā sistēmiskais lauks, jo saku, strādā ar absolūti jebko. Un labā ziņa ir tā, ka jums nav jānāk un jāstāst man viss stāsts, bet jums ir jāpasaka, man gribas šeit atkal pateikt rupjiem vārdiem, jo kaut kā tiem rupjiem krievu vārdiem ir tā enerģija, bet atnākt un pateikt, man ir slikti, man ir slikti, daram kaut ko. Lai lauks rāda. Manai kolēģei Inesei Kurzemniecei ir ļoti forši tāds metodi izstrādāt, kad atnāk bez jautājumu. Kad cilvēks atnāk bez jautājumu, viņam ir kaut kāds iekšējais stāvoklis, bet viņš nespēja noformulēt jautājumu, un sistēmiskais darbs aiziet, jo pietiek ar to, ka tev ir sajūta, un ka tu nevari to sajūtu dabūt ārā, nu tev ir vienkārši sajūta, ir kaut kādas domas, idejas, par ko tas ir 100 vainīgie tajā visā, viss ir slikti, bet labāk pašam nepaliek. Tad taisnā ceļā nāciet pie manis vai pie maniem kolēģiem, kas ir jums tuvi, bet sevi nemociet. Es vienmēr katru reizi to saku. Lūdzu, nemociet sevi, mums laiks ir dots tik maz. Mums nav daudz laika, laiks iet ļoti, ļoti uz priekšu. Par šīm globālajām tēmām runā no visām teikānām, bet tā ir taisnība. Netērējiet laiku sevis mocīšanai. Labi, šeit es uzvalko, šeit es paliku dusmīgi, diez vai vispār kāds līdz šim noklausās, un tie, kas noklausās, lūdzu, pakomentējiet. Un lūdzu padalieties ar manu ierakstu, ar maniem stāstiem. Tas man iedvesmo, tas man ļauj turpināt saņemties, iziet ārā šeit tiešraidē, jo patiesībā man darba ir ļoti daudz un man ir ko dzīvē darīt. Bet man gribas arī, lai tev ir forši. Lai tev ir forši, man tiešām ir svarīgi, lai tā pasaule, kas ir ap mani, ir forša. Un šis teiciens, ka pasaule mūs atspoguļo, tas ir absolūti taisnība. Tad, kad es kaut kur laukā kaut ko dzirdu un es uz kaut kādu domu uzsēžos un es tai atrodu atbildi. Un es tai atrodu atbildi tur kaut kur laukā. Tur kaut kur televizorā, tur kaut kur radio, varbūt dziesmā, varbūt. Tā ir absolūta taisnība. Bet līdz tam ir jānonāk, lai mēs vispār sadzirdam, sajūtam, kā pasaule ar mums runā. Un runājam tai pretīm. Un nevis runājam pretīm opozīcijā vai pozīcijā. Kā to pareizi sauc, es nezinu šos terminus. Un respektīvi nevis strīdamies ar pasauli, bet dalamies ar foršām lietām, ar labām lietām. Un zin kā?
redz, kur man ir manas nākamās kolēģis un foršās taroloģis Inga Šnukas, jeb Hilgrijām taro grāmata. Un es tā priekš sevis arī izmantoju taro, lai paskatītos savā gaisā caur taro. Un kaut kā prasās šodien mums arī ar kādu enerģiju, ar kādu vēstījumu enerģiju, ar ko mēs varam noslēgt šo skaisto mūsu kopīgo sarunu. Es ceru, ka man izdosies arī YouTube iemānīt šo video, ja tāda opcija vēl Facebookam ir palikusi. Un vēl man ir lūgums, ja jūs līdz šim noskatāties, piesakojiet man Instagramā. Jo Instagramā tās live, tās tiešraides es arī gribētu palaist. Jo tur man šobrīd nav tāda iespēja. Paldies, ka jūs šeit esat tik daudz, un visdrīzāk jūs tad cauri izskriesiet diezgan daudzi, un nu tad ar ko mēs šeit pabeidzam? Ak, mans Dievs! Ar tie, kas zina taro, vai ne, tie ir kur 9 zobeni. Un ko tad Inga ir pierakstījusi? Domas. Nu, protams, mēs jau šeit tikai, nu, tā pirmā man tā, es taro pazinēju neesmu. Es patiešām neesmu taro pazinēja, tāpēc es esmu priecīga, laimīga, kad ir šitā grāmata un kā tāds vēl viens instruments, kurā ieskatīties, ko palasīt un kamā ieskatīties vēl no malas. Baigi labais teikums. Paldies, Inga. Paldies, Hilgrijām. Tā piedod, nevaru izteikt tavu skaisto vārdu. Es pieņemu situāciju un atlaižu satraukumu par to, ko nespēju ietekmēt. Un šis ir vēstījums man. Mans nodoms ir parunāt, mans nodoms ir runāt, mans nodoms ir jūs iedvesmot, bet es jūs nevaru ietekmēt. Es varu šeit runāt, es varu šeit stāstīt, es varu šeit dalīties, bet es jūs nevaru ietekmēt. Un to pašu es saku arī cilvēkiem, kas līdz manis atnāk. Nav jau svarīgi, ko es saku. Tas ir otršķirīgi. Tas ir mūsu dialogs. Svarīgi ir, kā tu jūties. Kā tu jūties, kas tevī skan. Tu dzirdi manu balsi, tu redzi mani, bet svarīgi ir, kā es tevī skanu. Respektīvi, kā atskan tas, ko runāju es, kā tas atskan tevī. Vai tas tevī rezonē vai nerezonē, vai kaut kas aizķirās, vai tev gribas nosodīt, vai piekrist, vai kā. Tu jau nenosodi, nepiekrīti, vai nestrīdies ar mani, tu jau strīdies ar sevi. Tieši tāpat es. Es pieņemu situāciju un atlaižu satraukumu par to, ko nespēju ietekmēt. Un es nespēju ietekmēt nevienu cilvēku, viņa domās, viņa sajūtās, viņa uzskatos un jebkamā. Bet es pieņemu, ja mums veidojas jau kaut kas kopīgs. Un ir forši, kad cilvēks pasaka, es dzirdēju, ka tu teici, un tas ir tik forši. Ko mēs varētu no šīta palasīt, šitā grāmata rītīga? Man ļoti patīk, man ļoti patīk. Un, tā, dienas kārti. Nē, šitā ir tāda. Es kaut kur dzirdēju, es no Ingas pašas neesmu dzirdējis, bet es kaut kur dzirdēju, ka taro nav ne labs, ne slikts. Taro ir vienkārši taro. Man ir ļoti daudz kolēģi, kas ar taro kārtīm, patiešām ir ļoti labās tuvās attiecībās. Un kā mana taro skolotāja, jo es mazlietiņa esmu mācījusies taro, teica, ka šis ir tikai kartoniņš. Svarīgākais jau ir kas, kad skatoties, tāpat kā maka kārtīm, es arī ar maka kārtīm darbojos, tāpat kā maka kārtīm. Ja šeit jau ir iedots kaut kāds, es esmu tā kā es neesmu nekāds tarologs, es tā kā no savas pieredzes, no savām sajūtām vien es tās. Ir kaut kāds jau vēstījums katram taro, tas ir ļoti, tas ir jau
tik sens, kad ar to pat kaut kā pārveidot pa savam ir pilnīgi absolūti muļķīgi. Bet tas ir kā atkal vēl viena dzīsliņa, kā kanāls, pa kuru palasīt, un ko es ar to gribēju teikt, nav labas vai sliktas tarot kārtas. Bet ir tādi stāvokļi, un tagad mums ir tas satraukuma atklāšana, un ko es te varētu kārtas taisnā pozīcijā, es ar apgrieztām kārtīm, šeit ir tāda iespēja arī apgrieztas, bet tad es pavisam neko nesaprotu. Pārdzīvojums, satraukums, nelāgas priekšnojautas, bailes, stress, iekšējās prāta cīņas, vainas sajūta, nožēla, vilšanās, izmisums, pārspīlēts pesimisms, mentālā izdegšana, bezmiegs, murgi. Un paprasīsim vēl vienu kārti, lai tā kā paskaidro, par ko šis ir. Man bišķiņ ir tā sajūta, par ko tas ir, bet tad par ko tas ir? 6 zobeni, atkal zobeni. Un ziniet, kā ir, un es ļoti ceru, ka no šīs sarunas jums kaut kas aizķērās, jūs kaut ko sajūtāt, sardzējāt, sadzirdējāt. Un varbūt pat jums ir kāds apstiprinājums vai virzība vai kustība. Un tas prātam vienmēr ir, nežēlīgi. Tiešām tā kā, tas prātam ir traki. Tas prātam reāli ir traki, ja tu tā kā par kaut ko domā, un tu kaut kur dzirdi, kad viens par to saka, otrs, trešais, ceturtais. Un dažreiz ir tā, kad 100 cilvēki saka, un 101 beidzot pasaka tā, kā es sadzirdu. Un 6 zobeni, es pateicos savai pagātnes pieredzei un dodos tālāk. Un es arī jums iesaku pateikties savām bēdiņām, saviem sliktām sajūtām, partneriem, kuri jums neder, stāvokļi, kuri jums nepatīk, ķermeņu sāpes, kuri jums nepatīk, pateikt viņām paldies un doties tālāk. Un ja jūs redzat, kad jūs caur manu lauku jūs spējat padoties tālāk kaut mazu gabaliņu, es ļoti būšu jums pateicīga, ja jūs man uzrakstīsiet un mēs sarunāsim konsultāciju gan grupās, gan Es taču nepastāstīju par galveno, par grupu darbu, bet tas būs tad reklāmas rakstiņos. Un nolasīsim, ko Hilariona par to saka. Pārmaiņas. Attiecības uz priekšu, kustība, ceļš, tuvi vai tālu braucieni, ceļojumi, pārvietošanās, pārcelšanās, gaisma tunelē. Gaisma tuneļa galā, virzīšanās uz atrisinājumu, iešana uz nezināmo, gatavība jaunai pieredzei, aiziešana no problēmām, attālināšanās no esošās situācijas, citu risinājumu meklēšana, mācīšanās, skolā, kursos, dzīves notikumos un citu veidu attīstībā, vai ne? Un no sākuma jau ir tā, ka mēs tā kā ar sevi, ar prātu pacīnamies, un mums viss ir slikti, .lv, un tālāk jau pieņemam lēmumu, ka laiks doties visādos virzienos un variantos, un mūsdienās ir tik nenormāli daudz iespējas, kaut mēs spētu mazu gabaliņu paņemt, maksas, bezmaksas, te jebkas, tikai ļauties tai sirds plūsmai un sevi kustināt, sev par labu. Un no kaut kā ir jāsāk, no kaut kāda viena gala ir jāsāk, un ja jūs nevarat saprast, no kur gala sākt, pieklavējiet man, sarunēsim, sapratīsim, sajutīsim, kā vispareizāk pirmo vai kārtējo soli uzsākt jūsu dzīves foršajā virzienā. Paldies jums visiem, paldies, kuri bija kopā ar mani. Būšu pateicīga par komentāriem, būšu pateicīga, ja jūs uzspiedīsiet kādu emociju zīmīti. Tā es jūs sajutīšu, ka jūs esat un ka mēs esam. Un jūs padalīsieties ar kādu, kuram varbūt tas arī ir nepieciešams. Liels paldies jums! Uz tikšanos jau nākamreiz. Rudenī būs vairāk laika un vairāk enerģijas, lai parunātos no sirds. Jo man tiešām gribas ar jums parunāties no sirds uz sirdi. Atā!